Tā, nu ko? Labi, sāc tu. Nē, tu vari sākt. Principā šodien 195. epizode un sāks Arvīts. Es domāju, tā mēs varam to darīt. Kāpēc ne? Kāpēc kādreiz tu nevarētu iesākt šauj garām 195. epizodi? Jā, tātad numur 195. Podkāsts šauj garām. Vienīgais, ekskluzīvais podkāsts Latvijā par un ap medībām un šaušanu. Un arī šodien, laikam, es saprotu par putnu medībām. Šodien esam ciemos pie tevis. Jā, tā skaitā. Arī pie Ārņa, arī pie Ingus un pie visiem citiem. Vispār pie Foršas komandas Rīgas veikaliņā. Jā. Nu, lūk, man ir tas gods mazliet pastāstīt par aktuālajām lietām septembrim. Un septembris, tas ir, principā, pirmais, kas nāk prātā, tie ir brieži. Ja? Faktiski, var teikt, viss, kas atrodas uz galda, ir lietojams briežiem, priekšbriežiem, pretbriežiem, parbriežiem, ja? Pabriežiem. Pabrieži, aizbrieži. Jā. Nu, tā tad šodien būšu pavisam īsts. Svilpes. Jā. Taure. Jā, pareizi. Jā. Redz, svilpe, zosa svilpe, jo, kā mēs zinām, no 15. septembra medību noteikumos, kā saka, paredzētie, ir rakstīts, ka drīkst medīt zosis. Jā. Un par zosu šķirnēm var izlasīt noteikumos, bet... Visas zosis var medīt. Nu, tāpēc jau ir noteikumi, palasi noteikumus. Rīgas centrā var jebkuras zosis. Pabergraudus un medī. Pabergraudus un medī. Nu, lūk, jā. Okay. Bet tātad no Klausa Vaiskiršenā sērijas... svilpes zosmedībām un taure jeb trubā briežu medībām. Nu, pareizāk, briežu piesaukšanai. Es pareizi, piebaurošanai. Piebaurošanai, jā, sauc kā grib. Jā, respektīvi foršas labās Vaiskiršas. Jā, tieši tā. Ir tādi pieejamas noteikti divdaļīgās, trīsdaļīgās. Trīsdaļīgās arī ir. Jā, veiklā, plauktos. Jā, zini kā, varbūt kādā veiklā nav, kādā ir, bet jebkurā gadījumā kopumā uzņēmums ir sagatavojies briežu sezonai. Un, protams, šis nav vienīgais veids. Varat paskatīties sortimentu mūsu internetu veikalā vai arī veikalos klātienē, kas, protams, ir labāka iespēja, jo klātienē jūs varat saņemt kādu labu konsultāciju, labu padomu un vienkārši pavadīt labu laiku ar labiem cilvēkiem. Kas tev vēl te ir uz galda? Jā. Nu, tad mazliet pārlecam šeit pār tiem melnajiem koferiem. Tad pievilināšana ir mums arī dažādi izsmidzināmi aromāti, ar kuriem mēs varam tātad pievilināt briežus un arī citas kultūras kādiem konkrētiem punktiem, lokācijām. Un patiesībā, skatoties uz sāls pastām, kas vienlaikus ir pievilinātais, tas ir arī kaut kas tāds, kas īpaši septembra otrajā pusē, kad bauris jau tā kā tuvosies izskaņai un, kā kurā vietā, teiksim, staltbriežu buļļiem, kas būs kārtīgi izbaurojušies, izriestojuši, izdarījuši darbu savu, kā saka, visus svētos darbus, tad, mums medniekiem ir pienākums arī kādu, kas saka, sezonai atbilstoši cienestu, un, kā mēs zinām, tad sāls pastas ir bagāts vitamīnu un minerālu vielu avots. Jā, tā ir. Nu, lūk, tas ir melns uz balta rakstīts. Nu, lūk, tad ejam tālāk. Šāda te josta, bet kāpēc tieši septembrī, kā mēs zinām, tad bauris ir populārs ar to, ka tā ir daudz staigāšana no rītiem agri, vakaros, krēslas laikā. Un tad, kad tu staigā ar ieroci, tad ir būtiski, lai tu justos tā kā ērti. Ja? Un tai pašā laikā, lai ierocis arī būtu tā parocīgi novietots. Un cita starpā varu ļoti uzslavēt šo. Jo šī te ir tāda tā kā mugursomas tipā ieroča siksna. Un es varu, kā saka, balstoties uz ļoti labām un uzticamu klientu atsauksmēm, ieteikt... Mana kūka.
Jā, ieteikt apsvērt tieši pie nosacījuma, ja jūs esat izteikts vazāņķis, jā, vai pareizāk stalkers, jā, angļu valodā. Jā, stalkerotājs. Jā. Stalkerotājs. Jā, protams, tā ir forša lieta. Jā, tā ir forša lieta, un, protams, šī nav vienīgā siksna, kas pieejama mūsu veikalā. Šis modelis īstenībā, principā, no šī te uzņēmuma ir forša. Man nedaudz cits, viņš nav tik ērts, un šis ir foršs. Tieši tā biatlona tipa siksna. Jā, un kādā no iepriekšējām epizodēm jau es arī demonstrēju vienu citu skandināvu uzņēmumu siksnas. Arī tās ir pieejamas lielākā vai mazākā klāstā katrā no mūsu veikaliem. Tā kā esat laipni aicināti. Tā, respektīvi, esam izlikuši sāls pastu, esam pašpricējuši ar šito, esam jau piesaukuši, zosis mēģinājuši noķert. Jā, un jau lienam klāt, ir jāizdara šāviens. To mēs darām ar šito. Es teiktu tā, ka man grūti iedomāties labāku risinājumu. Jā, ir vajadzīgs brīdis, lai pierastu pie šīs ierīces, jo salīdzinot ar to automātiski regulējumu trīkāju, viņa nav tik dinamiska, bet es teiktu, ka stabilitāte, kuru mēs iegūstam šaušanas brīdim, tur principā komentārs neprasa. Un, ja jūs neticiet tam, ko es šeit stāstu, atnāciet uz kādu no mūsu veikaliem, kur šie atbalsti ir pieejami, iedosim laidi, pamēģināsiet un sapratīsiet, par ko es stāstu. Cits starpā vienam savam radiniekam vakar pēc viņš nāca pēc trīkājas, teica, Aivar, tev nevajag trīkāju, tev vajag 4 kāju. Šitāda kāja. Jā, šitāda kāja. 4 stable sticks, viss elementārais, viss ģeniālais vienkārši. Jā, prieks. Jā, tātad, pēc veiksmīga šāviena mums ir medījums. Jāizvelk ārā. Un medījumi ir jāizvelk ārā. Protams, advancētākajiem medniekiem ir kvadrocikli un džipi un traktori, bet ir vietas, kur arī ar to netiek līdzēts. Spēcīgākie čaļi velk paši. Jā. Lūk, tā kā dažādi risinājumi. Tas ir citu feins. Jā, šis ir ļoti feins, arī vācu uzņēmuma ražojums. Te ir, kā saka, opcija. Tā, ko viņi atšķirās, te ir 2. Tā. Šis šeit ir tikai tāda. Jā, šis ir. Redzēji, te ir tā lieta, ka viņš ir, teiksim, lai tu pieturētu. Jo saproti, ja tev vienkārši ir kaut kur pa vidam striķī jāturās, tas ir bišķi šļūtīgāk. Tas ir feini. Šito tu pieslēdzies vai arī tur paņem. Un tad šis ir atkal garais komplektiņš, kur ļoti līdzīgi. Jā, un kas ir ļoti būtiski oranžs, tātad pat iekrīt nepārāk garā zālē, viņš ir pamanāms un es domāju arī ar asinīm. Arī sniegs, jā. Un tāpat es domāju, arī ar asinīm mazliet novārtot, tas nebūs tas pats, kas baltu vai zaļu. Jā. Tā kā, esam nomedījuši, esam izvilkuši, mums ir laiks dīrāšanai. Jā. Un, lai mēs varētu, vai pareizāk medījuma pirmapstrādē. Būsim toleranti, korekti. Lūk, tātad šādi komplekti. Komplektā ietilpst tā sauktais vēdināmais nāzis. Šis arī ir kaut kāds tāds produkts, kur es noteikti ieteiktu sākotnēji izmēģināt visiem medniekiem, lai saprastu, ka tas nav tikai batons un tikai marketinga triks. Protams, tu vari bāzt tos pirkstus un turēt tur priekšā kuņģim, lai nevšķi. Jau visi zina, ka ir šitā. Zin kā, es vēl par reizei sastopos ar cilvēkiem, kuri nezina. Pirksdabāži. Jā, kuriem ir jau arī savs kaifs tajā, jā. Tā kā... Kam patīk. Jā. Lūk, tātad pats dīrāšanas nāzis, teiksim, šo varētu saukt kā tādu sadals filēšanu, sadals, jā. Man, teiksim, šito arī izlaist iekšas bieži vien, šis garākais tieši ir pat parocīgāks. Jā, bet tās jau detaļas. Jā, tās ir detaļas, jā. Un tāpat arī šis te, kā lai pasaka, lai turētu vēderu dobumu vaļā, lai vēdinās. Mazs zāģīts, cimdu nodalīja, dažgumijas cimdi un naža asināmais. Ja? Principā, jā. Tad komplekti lielāki, mazāki pieejami, atsevišķi naži, viss kaut kas medījuma apstrādē, dīrāšanai, sadalēji ir pieejams veikalos. Un, protams, pēc veiksmīgas apstrādes ir laiks parūpēties par savu nazi.
Tāpat kā, protams, ka mēs zinām, ka jāparūpējās ir par saviem ieročiem. Jā, bet, tā kā mēs par visu nevaram vienā epizodē pastāstīt. Jā, šeit viens labs piemērs, īpaši labs tiem medniekiem, kuri varbūt nav gatavi eksperimentēt. Jo, kā mēs zinām, tad, lai pareizi uzsinātu nāzi, jāievēro leņķi, viņi jānotur. Pielabošanai vairāk tā ātri uzvilkt. Jā, tieši tā. Dīrūzija īstenībā laba lieta. Jā, tieši tā. Un teiksim, te ir arī tas pozitīvais, ka faktiski nošaut garām ar to leņķi ir grūti, jo leņķi var ieregulēt, ja? Un tad atliek vienīgi noturēt. Ja? Tā kā, jā. Kolosāli, Arvīd. Jā, un finālā tempā mums Jā, un finālā, protams, redzam, ka trofeja dēļ, ja? Jo faktiski kā tur tas ex-ziperī bija teicis, tu esi atbildīgs par tiem, ko tu pieradini. Ja? Tad mazliet filozofiski pārfrāzējot, izturies ar cieņu pret savu ko tu esi nomedījis. Jā. Tāpēc briežu, aļņu, stirnāžu, meža cūku trofejas esat laipni aicināti sakopt, sapost, un tāpat arī trofeju balinātāji, dažādi dēlīši un dažādi citi noderīgi produkti medniekiem. Klausies, un ko tu dari tagad, tu esi jau pielicis pie sienas? Tad tu paņem žurnālu medības, Arvīd. Jā. Teiksim, reku jaunāko medību ieroču pielikums par medību ieročiem. Un tad jau tā atpūties un šķirs. Jā, un tad ar vienu acu skaties uz trofeju un ar otru acu žurnālā. Jā. Kaut kā tam līdzīgi. Jā, tieši tā. Tāpēc mednieka ikdiena nav iedomājama bez žurnāla medības, tāpat kā bez CIA ieroči. Jā. Tā kā. Uz šīs draudzīgās nots es piedāvāju šodien. Paldies Arvidam. Tas bija trieciena tempā par jaunumiem, kurus iespējams iegūt CIA ieroču veikalā. Visos 9? Visos 9. Jā, visos 9 veikalos. CIA ieroči mednieki.lv. Tieši tā. Tiekās un, kā saka Māris Olte, viss ir sliekās. Viss ir sliekās, davai, viss ir un šaujam garām. Jā, šaujam garām.